Ir. Vot pieņemtam, es pie savam datoram, es nevaru, eju Pie lietotājiem? Jā, es eju pie lietotājiem, man ir tāds gaisma pilns. Jā. Nevar, no rēķina taisīt, neko es nevaru, tāpat alīstu, jā, man jāiet. Tagad tā, drusciņ par tām finansēm. Kā tev ir ar krājuma komplektēšanas naudiņām? Ļoti labi. Tas bija ļoti pozitīvi. Cik tev šogad tad ir bijis tā apmēram grāmatiņām un presē, tu vari pateikt? Nu, vai varbūt vispār nav iztērēt, bet nu tā kā šogad kopumā, jā. Daudz, es drusciņ pārpārkiem. Nu, es biju pieprasīt un... Jā, mums nevajag precīzi, mums nevajag precīzi, mēs nevaram tas skaitīt vienkārši aptuveni. Cik tev tā naudiņa grāmatām varētu būt? Cik tev iztērēts un cik tā? Man bija tā, grāmatās man bija jaunie šogad ienākta, jā, 157. Man nevajag naudi. Jā, finansēs. Cik tev apmēram šogad paredzēta nauda grāmatu iegādēji šogad? 800. Jā, to es gribēju dzirdēt. Un presē? 260. Nu, ļoti labi sabalansēts te tie procenti, tad 30% un arī, nu, tiešām tā ļoti smuki izskatās, jā. Un tāpēc es saku, ja tev ir tāda normāla, tev jau vairākus gadus pēc kādas ir tīri smuki, bet tieši ir privileģēti ar to, ka vadība kaut kā ir padomājis par to, ka ir 3 bibliotekas, ir 3 darbiniekus, pilnu slodzi, grāmatām ir nauda. Nu, es nezinu, vai tā ir skultes tūmas jūrē. Kaut kur jūs, nu jūs tomēr esat bišķi bagātāji jābūt, nu negluži, bet tas ir paldies Dievam, bet jūs tā kā šitās bibliotekārās lietas vienmēr ir bijušas kaut kā, nu tā, tagad jums tas puises ir tas. Jā, tāds puises jāstrādā, bet arī tā iepriekšējā tā priekšniecība man ļoti patīk, ka viņa bija baigi sirsnīga. Viņa sapratoši, tā man patīk, tā ka viņa viņa arī iedeva pilnas un sakārtoja bibliotekas, jo viņš tam jau, nu te jau var bija baigais pārteks, te bija stienē, te bija, visu te bija šausmīgs. Tagad tā, presē, jā, nu atceries lūdzu arī to, ka daudzas bibliotekas savstarpēji sadarbojas, lai kaut ko iedotu viena otrai. To mēs daram vienmēr. Ar kurām bibliotekām? Skultes, trauma, galvenai biblioteka, jā, zinu, kaut jau vienmēr atbrauc arī pie mums, paņems arī lasītāji no mums kaut ko un atnesu tā. Labi, uzziņa literatūra tev ir uzlikta kaut kur tur atsevišķi, bija tur telpā. Jā. Un pēc tam es aiziešu tur pišķi paskatīt to krājumu. Kas tev ir tagad ar novatpētniecību, kur tev stāv materiāli? Mēs te viņa tagad Lena garam digadalībēm, tāpēc tomēr tas, kas mapite, nu, viņš visu laiku iet pārpildēt, jā. Un viņš, jā, viņš taisa internetu, un pēc tam doma ir tā, ka, nu, vēl ir jāpiestrādā, nu, ko nozīmē, varēja ir, ka tā, ka var tādā veidā viņas sašu, nu, smuki tāda ir šeit, kas ir varēja sārolēt, no materiāla visu laiku ir, ka papildēs, tāpēc pagaidām viņš stāvēt. Nu, bet tas nozīmē, ka šogad notiek tā digitalizācija? Nu, vispār pagājušo gadu viņi ir tā, kas sāk. Nē, nu šogad, jā, pavasarī, jā. Jā, bet tad atceries, lūdzu, tagad tā, ko tu esi digitalizējis? No mapēm vai grāmatām? No mapēm, no bildiem, no interviju. Nu, jā, bet tas nozīmē, ka gada atskaita nododot, tad tev to listi būs jāpilda par to digitalizāciju. Viens zabiņš klāt, un tur ir baigi liņķerīgi. Nu, tā labāk nē, tā mēs Nē, tas ir normāls darbs, tas ir ļoti labi, jo visi vienmēr nav, bet, nu, ja kāds kaut ko dara, tad to arī jāieliek, ja tas ir reāli darīts. Tad, kad es tur to vienu gadu īsti rakos un nesapratu, ko jāuzrāda, ko nav jāuzrāda, beigās atklājās tā, ka neskaitās digitalizācija, piemēram, mēs, mājaslapā liekam tos grāmatu vāciņus audio, kur ir tā nav nekāda digitalizācija. Digitalizācija, ja digitalizēt kaut ko īpaši vērtīgu, saistīts ar nopietniecību, var būt savā bibliotēkā. Un te tas arī ir. Nu, kāpēc kā ne? Nē, nu jūs varētu drukti tā kā uzmēt
Kristina Aste, ja, nu, lai vienkārši, vai tas ir pareizi, tad Mēs aiziesim, skatīsim, bet katrā ziņā, ja šie materiāli tiešām tiek digitalizēti, ja, piemēram, kaut kāda grāmata īpaši vērtīga, visa grāmatiņa tiek digitalizēta, tās jau tad skaitās. Bet mums ir čūdas, piemēram, ir iekšā. Jā, tas jau skaitās, un to mums noteikti nododot atskaitu, ko tur jāskaita, es nezinu, kaut kāds mērvienības tur ir. Kāda var krājumi, tev šogad kaut ko tu raksti nostīt, tev viņš ir attīrīts? Nu, tikai žurnāli. Bet grāmatiņas jau tad norakstīts. Žurnāli mums tā kā atkal būtu tā liela inventarizācija. Es domāju, ka tagad, nu, nē. Nu, bet tomēr katru gadu tur bišķi jāpārskata. Nu, nē, nu, mēs jau tā, mēs jau katram pieņemtiem Edvard labprāt viņu lāsi nomainīt. Nu, žēl neviens man. Bet lūdzu atceries, ka mums te bija, nu, varbūt tā, vienā brīdī krājumi bija drausmīgi pilni, sagrūsti nekam nedarīt. Pēc tam sākās tas bums, tas šausmīgais bums ar to norakstīšanu. Nu, lai mēs attietu no šitiem bumiem, mums krājumi norakstīšanu nav jātaisa. Nē, nu, tas nav normāli un tā nevajag darīt. Nu, ja kādreiz tā ir, tad izdara un aizmirst. Ne jau vēl te Straumes bibliotekā, tur tas viss tracis un ģembas. Nē, nu viņi ir mālaiči, bruņi. Nu, ko viņi mālaiči? Nu, viņi reku rakstniekam sastāstīja, ka galvenā biblioteka. Nu, tas ir sen aizmirsies, ok, bet lai tā vairāk nenotiktu, tad bija. Jā, Valdis. Kļāvis, Sāvis rakstnieks, vietējais ienāca Straumes bibliotekā, uz kur mēs tagad trauksim. Mums bija taisni pirms akreditācijas lūgums patīrīt fondus, bišķi paskatīt, ko ņemt ārā, ko nē. Iegais viņš iekšā, kundas stāv pie plauka un rauvis latviešu literatūras grāmatas ārā. Kļāvis prasa, ko jūs tagad bibliotekā arī tad darat? Viņa atbild, mums Limbaša galvenā biblioteka teica, tūlīt nāks akreditācijas komisija, visus tos latviešus grāmati ir ārā. Un es laikam biju pamanījis, ka arī viņš pats tur ir. Mums atcēlas paigot rāci, ka visu Latviju. Tieši tā, bet patiesībā jau tur nekad briesmīgs nebija, bet no bibliotekā lielā mute, lielā bazūnēšana, tikpat labi viņa varēja pateikt, nē, es tagad tīru krājumu, sakārtoju, paslauku, par pavērtēju grāmatiņas, nevajag jau balamutēt.